Labvakar laika ziņās. Aizvadītajā naktī minimālā gaisa temperatūra bija -4 plus 2 grādu robežās, bet dienā gaiss iesila līdz +2 plus 5 grādiem. Daudz viet Latvijā sniegs jau nokusis, bet valsts austrumus vēl klāja nelielas sniega kārtiņa. Alūksnē un Dagdā sniega segas biezums vēl pārsniedz 5 cm, bet turpmākajās dienās sniegs pakāpeniski turpinās kūst. Bet aplūkosim, kāds laiks ir gaidāms citviet Eiropā. Eiropas dienvidos pavasarīgi silts gan Romā, gan arī Atēnās gaisa temperatūra rīt paaugstināsies līdz +15 grādiem, bet brīžiem mākoņi atnesīs lietu. Gaisa temperatūra gan patīkam arī Madridē, Lisabonā un Marseļā, tur rīt +13, +14 grādi. Vairāk nokrišņu Briselē un Parīzē, tur gaisa iesils līdz +8 grādiem. Prāgā gaisa temperatūra ap +5 grādiem, arī tur ir gaidāms lietus. Viļņā nebūs siltāks par +4 grādiem, Helsinkos un Tallinā gaisa temperatūra ap +3 grādiem, arī tur gaidāmi nokrišņi, bet Oslo diena aizritēs ar sausu laiku un tur gaisa temperatūra sasniegs tikai +1 grādu. Bet pie mums šajā naktī un rīta dienā atkal sagaidīsim nokrišņus. Tas būs gan lietus, gan slapjš sniegs. Dažviet austrumos iespējami arī atkal. Ja naktī mākoņu nokrišņus atnesīs teritorijas lielākajā daļā, tad dienā gan tie būs sagaidām tikai vietām Latvijā. Tomēr kā naktī, tā arī dienā debesis aizklās bieza mākoņu saga, laiks atkal būs pelēcīgs un pūšot lēnam vējam sabiezēs migla. Autovadītājiem jārēķinās, ka miglas laikā redzamība var pasludināties līdz pārsimts metriem. Turklāt austrumos piesals un tur nakts un rīta stundās uz ceļiem var veidoties apladojums. Gaisa temperatūra Kurzemē šajā naktī būs +1, +2 grādi, valsts vidienē temperatūra svārstīsies ap +1 grādu, bet Vidzemē un Latgalē vēsāks, tur 0–2 grādi. Arī diena mākoņaina, dūmakaina, nokrišņi gan gaidāmi tikai vietām un gaisa temperatūra rīt Latvijā sasniegs +1, +6 grādus. Neliels lietus gaidāms arī galvaspilsētā, bet pārsvarā naktī. Gaisa temperatūra naktī būs ap +1 grādu, bet arī te dienā gaiss iesils līdz +3, +5 grādiem. Ar pārsvarā mākoņainu laiku aizritēs arī šī nedēļas nogala, tomēr nokrišņu kopumā nebūs pārāk daudz. To sagaidīsim tikai vietām, bet ir jārēķinās gan ar lietu, gan ar slapju sniegu. Naktis samērā vēsas, Latvijas austrumos gaiss sadzisīs līdz 0–3 grādiem gan sestdien, gan arī svētdien. Pārējā valstī minimālā gaisa temperatūra būs 0–2 grādu robežās. Dienās savukārt, sestdien tātad +2, +7 grādi, bet svētdien +1, +6 grādi. Un tā kā arī brīvdienās saglabāsies lēns vējš, tad atsevišķos reģionos veidosies migla. Jaunadēļ savukārt nokrišņu būs vairāk, pastiprināsies vējš, bet nedēļas otrajā pusē kļūs siltāks un gaisa temperatūra jau varētu sasniegt +10 grādus. Šobrīd laika ziņās tas viss, lai jums patīkams vakars kopā ar Latvijas televīziju. Paldies!